Esat aicināti SPV TV. Šodienas tēma - skolai 15 gadi, tāpēc mēs uzdosim 15 jautājumus skolotājai. Sveiki, skolotāji! Sveiki! Tātad sākumā tu vai jūs? Tu. Ok. Tad vai jūs varētu vairāk pastāstīt par sevi? Labi. Mani sauc Anita. Es esmu šobrīd fizikas skolotāja Siguldas pilsētas vidusskolā. Strādāju 1. gadu. Tūlīt būs beidzies 1. semestris. Jā, tas ir galvenais, kas šobrīd manā dzīvē notiek. Jauns darbs, jauni izaicinājumi. Kā ir būt skolotājai? Diezgan līdzīgi, kā es gaidīju. Katra diena ir jauna, savādāka. Tu vari saplānot dienu, bet dienas beigās tu vari saprast, ka viss ir bijis pavisam savādāk, vai arī viss ir ritējis pēc plāna. Jā, bet tas ir forši būt skolotājiem. Vai jūs ieteiktu skolotājas profesiju kādam citam? Tikai tiem cilvēkiem, kas domā, ka viņi gribētu būt skolotāji. Ja cilvēki to negrib, tad es neieteiktu. Tad domas par klasēm, skolēniem, pašu skolu? Domas ir dažādas, kopumā ir labas. Arī par skolu. Skolā mums ir ļoti labs kolektīvs. Skolotāji visi savā starpā. Jebkur kolēģi, ko satiek, var jauki aprunāties un rast atbalstu, ja vajag, vai tieši otrādi dalīties ar prieku. Un tad tas otrs cilvēks arī to uztvers. Un par skolēniem viņi ir ļoti, ļoti dažādi. Bet katrā ir kaut kas foršs un labs. Un man liekas, tā ir tāda skolotāja superspēja, ja viņa spēj katrā skolēnā saskatīt labo un viņa talantus. Kādai ir jābūt dinamikai starp skolēnu un skolotāju? Jūsuprāt? Skolēnam un skolotājiem ir jābūt savstarpējām attiecībām. Un ja tās attiecības ir sliktas, tad viņām ir jābūt ar tendenci uzlaboties. Bet ideālā variantā, protams, tām attiecībām ir jābūt gana, es neteiktu draudzīgām, bet labvēlīgām. Savstarpēji. Cieņai, sapratnē, empātijai. Vai jums šobrīd ir šādas attiecības ar klasēm, kuras jūs mācat? Es teiktu, kā kur diena. Ja kādā dienā liekas, šis ir diezgan labi, tad var pienākt nākamā stunda, kur kaut kas ir atgadījies. Varbūt vienam klasvienam, varbūt vairākam dabūs kaut kur nesekmīgu atzīmi, un tad atkal tās attiecības tajā stundā ir savādākas. Bet kopumā es teiktu, ka tendence ir pozitīva. Vai ir kaut kas, nezinu, varbūt smieklīgs noticis jūsu stundās, vai kāds tāds dīvains atgadījums? Ir, bet es labāk nedalīšos, jo tas vēl ir bijis gana nesen. Drīkst padalīties. Jā. Droši. Jā, vakardien man viena klase ļoti intensīvi jautāja, cik man ir gadi. Bet man ir tāda iekšējā stratēģija, kas baigi daudz par sevi nestāstu. Un tad viņa man tik ilgi jautāja, ka es pateicu, ka man ir 48. Es noteikti noticētu. un daži bija tā, ok. Bet dažiem likās, kā, un viņi bija tik ļoti sašutuši. Un tad beigās es pateicu, ka man nav, bet cik man īstenībā ir, es neatklāju tā arī. Vai mēs varam zināt, cik jums ir gadi? Es varu minēt? Mini. 38. Es teiktu mazāk. Es domāju, ka vēl? 32. Mini vēl. 32? Vairāk. Ai. 35. 36 man ir. Redziet, tagad SPV skolēni uzzinās, jo viņi skatīsies podcastu. Ja skatīsies, tad uzzinās. Jā. Ok, tālāk, par ko mēs vēl varētu parunāt. Kā jums vispār šī skola ir? Skola man patīk. Man patīk atmosfēra. Varbūt man mazāk patīk telpu tehniskais kopējais stāvoklis, bet es kā fizikas skolotāja šobrīd vispār nevaru sūdzēties, jo man ir pat svaigi izremontēta klase ar jaunām mēbelēm. Tāpēc savā klasē man patīk arī telpu tehniskais stāvoklis. Jā, un tā dzīvība skolā ar dinamika ir tāda ļoti dzīvīga. Un es teiktu, ka skola ir vieta, kurā cilvēks var justies jauns arī tad, ja viņš vairs nav tik jauns. Arī ar 48 un vairāk. Kādas ir jūsu darba grūtības? Grūtības ir dažādas. Grūtības ir atrast balansu klasē, jo ir dažādi līmeņa
prasmes un zināšanas skolēniem. Bet tas ir izaicinājums visiem skolotājiem noteikti. Jā, jo katrā klasē ir kāda grupa ar cilvēkiem, kas varētu darīt vairāk, un kāda, kurai tik labi nesanāk. Un tad atrast tā, lai katram skolēnam ir tas izaicinājums, lai arī kāds būtu viņa prasmu līmenis. Vai jums ir kādi ieteikumi, kā būtu pareizāk mācīties fiziku, vai vispār kā sākt mācīties fiziku? Nāciet uz stundām, pirmkārt. Stundās esiet klātesoši, ieklausieties, ko jums stāsta, pildiet uzdevumus. Jā, sāciet ar to, jo katrai stundai ir kaut kāds mērķis un uzdevums. Un, kā es saku saviem skolēniem, ir forši jūs aiziet no katras stundas gudrāki, ka kaut ko esat iemācījušies. Tātad nāciet un dariet, kas jādara. Un uzdodiet jautājumus, ja tādi ir. Ja man vien tā būtu ar Šablovski. Tur ir interesantas stundas. Tur ir tā, ka vai nu mums internets ir slikts, bet viņš nekad neatzīs, ka viņam internets ir slikts. Jā. Un tad viņš kaut kā viņš atslēdzās, viņš ir sācis runāt kaut ko, viņš pieslēdzās un viņš pabeidz runāt. Ko viņš teica pa vidu, mēs neviens nezinām. Un tad vēl saprast viņa rokrakstu, ko viņš tur raksta, ir vienkārši. Es apskaužu pagājušos 12. vienkārši, kā viņi mēģināja pie viņa mācīties. Man ir tāds bonus, ka man tās stundas ir klātienē. Un tad Justīna zina, ka ja dara, tad jau kaut kas sanāk, vai ne? Jā. Tad Justīna, kā ir mācīties pie skolotājas? Nē, īstenībā, salīdzinot ar pagājušo gadu fizikas skolotāju, kur arī sauc Anita, jūs daudz labāk ar to, ka jūs tikai pirmo gadu esat skolā. Es daudz ko vairāk saprotu, jo jūs vismaz cenšaties izskaidrot, ja jūs redzat, ka nesaprotat, jūs tiešām cenšaties izskaidrot un jūs skaidrojat, kad prasa. Jo iepriekšējā skolotāja tā nav mana problēma, ka jūs nesaprotat. Man varbūt ir vēl tas entuziasms, kā tikko ienākušam skolā, bet es arī nofiltrēju pēc skatieniem, pat ja neviens neko nejautā, bet var redzēt tādu vieglu izmisumu skatienos, un tad es pārjautāju, un tad es saku, jautājiet jautājumus, jo stundās ir īstais brīdis, kad mēs mācāmies. Jo, kad jūs aiziet no stundas, diez vai jūs kaut ko pēc paša iniciatīvas mācīsieties. Nē, man arī bija tā, ka pēc 1% darba, kad mēs puse klasa lielākā daļa uzrakstījām, nepareizi izlasījām uzdevumus, un es tos sejas izteiksmi parādīju, un skolotāji pateica, viss būs kārtībā. Man bija tāds, nekas nebūs kārtībā. Jā, beigās jau būs. Nezinu gan. Es šobrīd ceru, man rītdien fizikā ir pārbaudas darbs, es nezinu, ko es rīt darīšu. Man bija šodien. Nē, man viņš ir uzdevumos LV. Un tas ir tāds murgs, jo tu ieraksti vienu nepareizu lietu komatu, tu ieliec punktu, nevis komatu, uzreiz nepareizi. Un tas tāds, ko, kā, kāpēc, jo? Un tas skolotājs tāds, ko jūs tur nesaprotat? Tur viss bija tik ļoti salasāms un viss tas. Ok, ja tu tā saki. Un tad vēl visi pieraksti ir jāizsūta viņam, ka pierādīt, ka tu to darīji, nevis čats. Tā kā viņš tāds, ja jūs izmantosiet čatu, es zināšu, kā. Tu esi Liepājā. Tā kā. Jā. Nē, jā, es nemāku komentēt par attālinātām. Tur, protams, ir savas tādas grūtības, ka nav tas personīgais, ka skolotājs ir uz galda datorā un tās internet problēmas. Jā, es domāju, ka mūsu laikos tomēr ir. Lai gan laika iet uz priekšu un tehnoloģijas arī, bet tas personīgais kontakts stundās ir liela lieta. Un ir labi, ja tas ir. Tāpēc man bija arī tas, kad es pieteicos fizikas eksāmenu. Tur ir vairāk formulas nekā ķīmijas eksāmenā. Būs vieglāk. Fizika man iet, es saprotu. Jā. Bet tad es saprotu, es nevaru iet uz konsultācijām tā kā ķīmijā. Jo ķīmijā es gan katru dienu varu aiziet uz konsultācijām. Varbūt tomēr nelikt fiziku, un tad es pieteicos ķīmiju. Bet kā notiek fizikā konsultācijas, ja ir attālinātā stunda? Es zinu to, ka mums klases biedrs rakstīja pārbaudas darbu. Ir tas, ka tu arī pieslēdzies Zoomā, kuros 6 vakarā, vai kad tu vari paspēt, un tad tev ir kamerai jābūt tā, ka viņš redz, ko tu dari. Viņš ir mēs tā Rudolfs teica. Bet, nekas. Šito mēs izgriezīsim ārā. Labi. Man bija jautājums, kā jūs vispār izlēmāt būt par skolotāju? Ja pirms gadiem 10 kāds teikt, ka es kļūšu par skolotāju, tad droši vien teikt, ka tam cilvēkam ir drudzis. Jo es izmācījos RTU būvniecības fakultātē par ceļu inženieri.
Strādāju, viens no maniem darbiem bija ar to kaut cik saistīts ar satiksmes lietām, bet tad, kad mūsu ģimene pārvācās uz Siguldu, tad es sāku strādāt citā uzņēmumā, kas jau nebija saistīts ar satiksmes lietām, bet tur matemātika un tādas loģiskās lietas vienalga gāja roku rokā. Un pirms kaut kādiem dažiem gadiem man tā doma, bet kas ir tas, ko es īstenībā dzīvē darīšu? Un tad tā doma, viņa tā kā kļuva skaļāka, un tad tas skolotāja aicinājums kaut kur radās, un pagājušajā gadā es izdomāju, ka es pieteikšos mācīt spēkā, un tad es domāju, kā būs. Varbūt mani nepaņems, varbūt es pārdomāšu, varbūt nebūs vakances. Un man pirmā doma bija, ka, ja es kādreiz dzīvē būšu skolotāja, tad es būšu matemātikas skolotāja. Un tad pieteicos mācīt spēkā. Tā ir programma, kur ņem cilvēkus no malas, kas ir kaut ko izmācījušies pietiekami, ka viņi var mācīt kādu no mācību priekšmetiem skolā. Un mācītspēks mani paņēma, izgāja visas atlases kārtas, un tad es sāku zvanīt. Nevis sāku zvanīt, bet veicu tieši vienu zvanu Siguldas pilsētas vidusskolas direktorei ar jautājumu, ka es varētu mācīt matemātiku, un tad viņas atbilde bija, matemātika ir labi, bet kā jums ar fiziku? Un mācītspēks izvērtēja, ka es varu mācīt fiziku un matemātiku, vienu no šiem priekšmetiem vai abus. Un tad es teicu, it kā es fiziku arī varu. Un tad visas mūsu tālākās sarunas jau mani tā ļoti mērķiecīgi virzīja, ka būtu labi, ja es mācītu fiziku. Un tad, pēc ilgām pārdomām es nolēmu, ka, ja es esmu tik tālu tikus, tad, ja es tagad to nedarīšu, es diez vai pēc gada vai 2 vai vēlāk atkal iešu šo ceļu. Un tā es piekritu un kļuvu par fizikas skolotāju. Man pilnībā neiet kopā izmācīties būvniecību un beigās ir fizikas skolotāja. Jā. Dzīves ir tiešām dažādas. Jā. Pēc vidusskolas es zināju, ka es negribu mācīties kaut ko standartu, kaut kādus ekonomistus, juristus. Man bija spēcīga tā matemātikas puse skolā. Tad es kopā ar vienu klases biedreni mēs iestājāmies RTU, kopā arī pabeidzām. Starp citu, viņa arī tagad ir skolotāja. Fizikas? Matemātikas. Es zināju. Jā, kas gan cits? Fizika vai matemātika? Nav jau it kā kaut ko citu izvēlēties. Jā. Ok. Tad, ja jūs nebūtu skolotāja vai kādas jūs vēl profesijas minēt, ko jūs gribētu darīt? Pilnībā kaut ko citu. Ja es nebūtu kļuvusi par skolotāju, es ticamāk strādātu savā darbā, kuru strādāju vēl līdz vasaras vidum. Tas ir, es strādāju kvistā, iepirkumos. Es droši vien būtu turpinājis to strādāt, jo tur jau nebija slikti, vienkārši es gribēju pamainīt. Jā, pamainīt. Diezgan brutāli pamainīt. Dzīvē vajag izmaiņas. Tā dzīve paliek interesanta. Jā, man ir interesanti dzīve šobrīd. Bet jūs neesat nožēlojis nevienu sekundi, ka jūs esat Nē, skolotāja? es neesmu nožēlojis. Tagad jālabo tie miljonus pārbaudas darbi. Tad ir grūti, bet tā nav tā kā nožēla, ko es izdarīju un jāmok prom. Nē, tādas sajūtas gan nav. Ok. Jā. Ko vēl? Ok, tad mums ir ļoti, ļoti interesants jautājums, ko mums ieteva Pēteris Kaļva, ja jūs viņu pazīstat. Pazīstu. Jā, viņš gribēja, lai mēs jums prasām, cik jūs stundas naktī guļat. Es nopirku vietu pulksteni pirms nedēļas. Es varu ļoti precīzi atbildēt uz šo jautājumu. Man pat nav jāmēģina. Es varu arī atbildēt. Mēs varam salīdzināt skolotāju un skolēnus. Jā, tātad kopš pagājušās piekdienas, kas ir rupi sakot nedēļa, es esmu gulējusi vidēji 7 stundas naktī. Normāli. Kas nav nemaz slikti. Jā. Tas nav nemaz slikti. Es pagājušajā jo gadā man gulēju 4. Tad varbūt jākļūst par skolotāju, lai gulētu vairāk. Nē, man labi. Man ir pārāk daudz vienkārši jādara. Ar 4 stundām es būtu zombijs diezgan lielā. Es funkcionēju, un man pat nav kafija vai nekas sistēmā. Jā, Brīnumainā kārtā. brīnumaini. Jā. Cik tu gulēji stundas? Es aizmigu 9, jau man aizēja mācīties fizikas pārbaudas, varbūt pat man tik ļoti galva tā. sāpēja, ka es vienkārši atrubījos un es pamodos 7. Paveicās. Tad jau tas nebūs labi gājis, vai ne? Ja tu nogulēji 9 stundas vai 10. Cerams. Es pamodos, un man likās, ka es gribu vēl gulēt, un es aizgāju uz pirmajām 4 stundām. Man bija jāprezentē darbs, un es šitā gulēju. Un es pēc tam vismaz biju aizgāju uz vienu terapiju, kas man palīdzēja, un tad es atmodos tieši pirms fizikas pārbaudas darba, tas palīdzēja. Uz terapiju tā kā psiho vai fizisko terapiju? Fizisko. Fizisko terapiju. Vingroja.
Nu, ne īsti, kaut kas tāds līdzīgs. Kaut kas ar ķermeni. Jā, vingrošana palīdz parasti arī pamosties. Jā. Tā ir. Kā tu jūties fizikas pārbaudas darbā? Man bija tāds, kā es skatos, man likās, ka viegli, kad es visu saprotu, izpildīju visu ātri. Un tad pēc tam es prasu atbildi pēdējā uzdevumā, pēdējā piemērā. Visiem ir vienādi, man ir kaut kāds 135, un man tāds bļāviens. Vai tas ir pareizi? Nē. Es neatceros. Tur bija 2 varianti. 7,5, un man bija 125. Gadās. Bet man bija pareizi piemērs uzrakstīts kā formula. Tas ir galvenais. Tas ir galvenais. Jā. Būs punkts. Būs punkts. Ceru. Es ceru uz 7. 6, 7? Jā. 6, 7. Wait. Es ceru, ka to var dzirdēt video arī. Ok, viss. Tā. Mēs varētu vēl jums ļoti... Tā, kāds ir jūsu dzīves moto? Mans moto dažreiz ir, lai man būtu moto. Es nezinu, man vīrs iestājās nesen zemesardzē, un mēs abi esam tādi sarkastiski cilvēki. Un mūsu ģimenes moto ir atlikt ņūņas. Tieši tā. Un man šis baigi patīk. Es to nevaru gluži pateikt stundā cilvēkiem, bet atlikt ņūņas. Dzirdējāt to tagad? Visi. Īstenībā jūs varētu sākt to darīt, daudziem palīdzēt. Jā, to var teikt stundā, atlikt ņūņas. Jā, varbūt vienkārši uzrakstīt uz tāfeles, tā kā ja kāds čīks vienkārši parāda. Okay, bet nopietni jūs varat sākt to darīt, tā kā tas palīdzēs. Jā, nav ko sevi žēlot, vai ne? Jā, tiešām, ir fizika, come on. Jā. Tiešām. Paldies, mētens. Es šo laidīšu tautā. Tieši tā arī vajag. Jā, atlikt ņūņas cilvēki. Tieši tā, atliekam ņūņas. Tas būs viens no mērķa klipiem. Atlikt ņūņas. Atlikt ņūņas. You heard it here first. Jā, you're welcome, people. Tieši tā. Ok, mēs laikam drīz beigsim arī, bet vai jums ir kādi ieteikumi, ko mēs varētu nākošo kā ņemt cilvēku intervēt? No skolotājiem? Jā. Vai arī vispār vienkārši no skolas kolektīva? Saimnieku varbūt. Skolotāji var ņemt jebkuru. To pašu Pēteri, jo viņš man uzdeva jautājumu, cik es varu uzaicināt viņam, pajautāt, cik viņš stundas guļ, un tad salīdzināt un veidot kaut kādu statistiku. Jā, es balsoju par Pēteri. Es arī, vai arī Bairuns. Jā, kādu no vīriem. Un no sieviešu pārstāvjiem? No sieviešu, es nezinu, kā latviešu skolotāju. Gaigalnieci? Volāne. Es visas nezinu, bet varētu Lāsmu Volāni vai Evu Tilibu. Jā, lai ir kontrasts. Fizika, latviešu valoda. Jā, paņem vēl kaut kādu kultūras skolotāju. Arī jā. Viņa tas būtu interesanti. Bet arī kaut kādu kultūras, tā kā fizika un kultūra, pilnībā dažādas lietas. Austris. Jā, ņemam austri. Jā, man ar Antru nesen bija saruna, kur mēs dalījāmies, ko kura māca. Un viņa man teica, es nesaprotu, kā var mācīt fiziku. Un tad es klausījos, ko viņa dara, un es nesaprotu, kā var mācīt kultūru. Es pilnībā piekrītu. Un tad mēs abas vienojāmies, ka mums ir forši tur, kur mēs esam. Vajag palikt savā lauciņā. Jā, paliekam savā lauciņā. Ok, paldies skolotājiem. Lūdzu. Jā, paldies. Beidzās pirmā mūsu rubrika 15 gadi skolē, 15 jautājumu skolotāji. Viss, paldies. Paldies. Atā.